Ekscelences, dāmas un kungi, šis patiešām ir ļoti aizkustinošs brīdis, jo es ļoti labi atceros pagājušā gada līdzīgu pasākumu, kad es tiešām biju viens no nominantiem kā iespējamās misijas direktore. Bet raugoties no šodienas perspektīvas, mēs daudz runājam par valsts konkurētspēju, un parasti šī konkurētspēja tiek mērīta matemātiski ļoti precīzās tabulās, ļoti skaistos grafikos. Bet es neesmu pārliecināta, vai katreiz raugoties uz šīm elegantajiem skaitļu virknējumiem un ļoti skaistajiem grafikiem, mēs arī atceramies, ka aiz šiem skaitļiem un grafikiem un vārda konkurētspēja īstenībā slēpjās dzīvi cilvēki. Ka aiz katra skaitļa, aiz katra grafika, gan tabulas pozitīvajā galā, gan tabulas negatīvajā galā ir kādi ļoti konkrēti cilvēki. Esmu pārliecināta, ka patiesi veiksmīga un konkurētspējīga valsts var būt tikai tā, kura atcerās šo faktu un kura ir spējīga parūpēties gan par tiem, kuri ir tabula veiksmīgajā galā un paliek un ļaut viņiem palikt tur, gan arī par tiem, kuri šobrīd ir statistiski neveiksmīgi. Un esmu pārliecināta, ka to ir iespējams sasniegt tikai situācijās, kad valsts izpratne par vērtībām un mērķiem sakrīt ar tās iedzīvotāju izpratni par vērtībām un darāmajiem darbiem. Dzīve ir interesanta lieta. Mēs nekad nezinām īstenībā, kas notiks pēc pusgada, piemēram. Un šīs izšķiršanās ir ārkārtīgi sarežģītas. Es nezinu, cik daudziem no jums jūsu lēmumi, visi lēmumi ir bijuši ārkārtīgi izsvērti ar stipro vājo pušu analīzi, ar pilnīgu pārliecību, ka es daru pareizi. Manā pieredzē vienmēr ļoti lielu lomu ir spēlējuši ļoti konkrēti cilvēki, kuri palīdz pieņemt izšķirošo lēmumu. Es ļoti labi atceros dienu pirms apmēram 25 gadiem droši vien, kad es biju pabeigusi lauku skolu Preļos un biju atbraukusi uz smalko Rīgu. Es biju pēkšņi uzvarējusi matemātikas olimpiādē, un tur bija profesors Agnis Anģāns, kur es pirms tam biju tikai televizorā redzējusi. Un viņš mani pamanīja tai pūlī. Viņš pienāca klāt, paspieda roku un teica: Seiles kundze, man bija 18. Jūs taču nāksiet uz mūsu fakultāti? Es teicu, protams. Un tas lēmums tika pieņemts tai sekundes simtdaļā, lai gan pirms tam man likās, ka man patīk geogrāfija un angļu valoda un matemātika, es kaut ko labu varētu darīt dzīvē, bet mans lēmums tika pieņemts tai brīdī, un tas atstāja patiešām ļoti nozīmīgu ietekmi uz to, kā dzīve tālāk ir virzījusies. Un es esmu pārliecināta, ka mēs to visu zinām, ka ikdienas saskarsme nav teorētiska. Ikdienas saskarsme ir ļoti konkrēta. Mēs satiekam konkrētus cilvēkus, darām konkrētus darbus un kaut ko spējam vai nespējam izdarīt. Un šajā ļoti konkrētajā sadzīvē ir no svara, ka mums līdzās ir ļoti konkrēti cilvēki, kas spēj sniegt ļoti praktisku un konkrētu palīdzību, atbalstu un iedvesmu. Un jo īpaši svarīgi tas ir cilvēkiem, kas nav skaisto tabulu pozitīvajā galā. Tie ir cilvēki, kuri raugās televizoru ekrānos, un viņiem liekas, ka tas, kas tur notiek, nav par mani. Tas tā nevar būt. Viņi skatās romantiskas filmas vai neromantiskas filmas, viņiem liekas, tas ir kino. Un man šķiet, ka iespēja tiem cilvēkiem, kuriem liekas, ka tas, kas ir televizorā, ka tas, kur ir skaista dzīve, ka tas nevar notikt ar viņiem, ka jo īpaši tur ir svarīgi konkrēti piemēri un ļoti, ļoti konkrēts atbalsts katram cilvēkam. Tāpēc, un es domāju, lai cik bagāta nebūtu valsts,
Ja nav sabiedrības atbalsta un vienotas izpratnes par to, ko mēs vēlamies, mēs nevaram sniegt šo ļoti konkrētu atbalstu. Bet es esmu pārliecināta, ka arī mazāk turīgās valstīs, kuras pagaidām nav vissekmīgākās un konkurētspējīgākās pasaulē, pagaidām, ir iespējams sasniegt brīnumu un ir iespējams sasniegt ļoti konkrētus un augstus mērķus, ja ir ne tikai valsts izpratne, bet ir arī sabiedrības pieprasījums un skaidrība par sasniedzamajiem mērķiem. Un tāpēc man šodien ir milzīgs gods būt šeit starp cilvēkiem, kuri savu laiku, zināšanas, prasmes, pieredzi un arī līdzekļus dienā, neprasot par to atzinību, iegulda ļoti konkrētos darbos un ļoti konkrētā atbalstā. Jo es domāju, ka tikai tā mēs varam noskļūt skaisto konkurētspējas tabulu augšgalā. Paldies, man ir liels gods.